Ja tu visu laiku esi noguris, bet īsti nesaproti, kāpēc, klausies uzmanīgi. Nogurums nevienmēr nozīmē, ka tev vajag vienkārši vairāk pagulēt. Ja tu guli, bet tāpat jūties izsmelts, problēma varētu būt šeit. Pirmkārt, tu visu laiku esi pieejams citiem, bet ne pats sev. Tu atbildi, kad tev zvana, tu dari, kad tev prasa, bet kur paliec tu pats? Tava enerģija aizplūst, ja tu nemāki pateikt nē. Otrakārt, tava galva nekad neizslēdzas. Tu esi noguris nevis no darbiem, bet no nemitīgām domām un pārdomām. Ja prāts nekad neatslēdzas, tu izdedz pat neko fiziski nedarot. Treškārt, iespējams tu dzīvo autopilotā. Rutīna, darbi, pienākumi, bet kur ir lietas, kas tev dod enerģiju? Ja tu dari tikai to, ko vajag, bet ne to, kas aizrauj, nav brīnums, ka jūties noguris. Nu, ko tad darīt? Pirmkārt, sāc teikt nē tam, kas tevi izsmeļ. Dod sev laiku, kad nav jābūt pieejamam visiem. Un treškārt, dari vismaz vienu lietu dienā, kas tev sagādā patiesu prieku. Tu neesi radīts, lai tikai izdzīvotu, tu esi radīts, lai dzīvotu.